Līdz ar jaunu mācību gada sākumu Jelgavā durvis vērusi jaunu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi – Ķipara. Mazuļu vecāki ir īpaši priecīgi par jaunajām gaišajām labiekārtotajām telpām un par iespēju, ka viņa bērni var apmeklēt šo bērnu dārzu, jo Jelgavā vēl viena pirmskolas izglītības iestādes atvēršana bija īpaši gaidīts notikums. Kā jūs esat aizvadījuši pirmo bērnu dārzu dienu? Ļoti jauki. No rīta bija ļoti saulains, skaists laiks. Protams, ka bija neliels satraukums gan mammai, gan arī mazai, bet kopumā ļoti labi. Tiešām prieks par šo dienu un prieks, ka mēs beidzot sagaidījām viņu. Tas, laikam, es domāju, jebkurām vecākām. Par ko jums vislielākais gandarījums ir? Vislielākais, laikam, par to, ka tiešām ir iespēja atrast vietu Jelgavā tomēr bērndārzā. Man liekas, ka tagad tā ir vissvarīgākā problēma visiem vecākiem. Ja, un nevienmēr mēs varam varbūt laikus to sagaidīt, bet, laikam, lielākais prieks arī par to. Vai jau ir izdevies bērnu dārzu apskatīt un kā jūs vērtējat celtnieku padarīto? Esam jau apskatījuši, jā, manuprāt, viss ir izdevies ļoti labi, mājīgi, tieši kā bērniem vajadzētu. Domāts tieši par bērniem, katram savu zīmīti, visu krēslam, gultiņam. Kaut kas jāizvēlas, lai bērnam būtu interesanti. Telpas ir plašas un bērniem ir sava guļama istaba. Un rotaļu istaba ir atsevišķi. Katram būs sava gultiņa. Un vienmēr viņas būs šeit, nevis izvelkams gultiņas, kā varbūt citos bērndārzos. Jaunais bērndārs Jelgavā taps realizējot divus projektus. Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprinātā Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta gaitā veikt ēkas rekonstrukciju. Savukārt, pateicoties Vides ministrijas klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektam, ir būtiski uzlabot ēkas energoefektivitāti. Bērndārs paredzēts 256 audzēkņiem, un tas dod iespēju ievērojami samazināt rindu uz vietām pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Mūsu bērndārzā tātad ir 11 grupiņas. Un 10 ir ar vispārējās izglītības programmu pirmskolas, bet viena grupiņa ir speciālā grupa bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Rekonstrukcijas gaitā labiekārtot arī bērndārza teritoriju, izveidojot rotaļu laukums un automašīnu stāvvietu. Līdztekus mājīgajām telpām Ķipara audzēkņiem ir pieejams arī baseins un iekārtot saules istaba bērnu veselības uzlabošanai un profilaksei, kas ir īpaši svarīgi bērniem ar elpošanas traucējumiem. Telpiņā ieies tikai tie bērniņi, kuriem būs ģimenes ārsta nosūtījums. Ja? Pēc tam, cik reizītis un cik ilgi, teiksim. Visā visumā, kur skaitās bērniņiem 20 minūtes iekšā un 10 reizītis, 2 reizes gadā. Trenere būs tā, kas bērniņus mācīs peldēt, kuri jau māka, tie jau varēs arī paši tur spēlēties vai tur, teiksim, ar tām nodarboties. Tā būs tā kā nodarbība domāta, kā jau viss pārējais, tikai bērnu veselībai. Rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas ir 877 068 lati. Tā skaitā ERAF līdzfinansējums 84,7%, valsts budžeta dotācija 2,2% un pašvaldības līdzfinansējums 13,1%. Savukārt klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansētā energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros pirmsskolas izglītības iestādē veikta ārsienu, jumtu un pagrabu pārsegumu siltināšanu, logu un ārdurvu nomaiņu, apkuras sistēmas rekonstrukciju, un tas izmaksājas 238 423 latus, no kuriem 15% ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.